Igaunijas sociālo pakalpojumu kvalitātes vadlīnijas, mūsu pieredze un izaicinājumi, tā Evelina Kāsika. Viņa saka, ka dalīsies ar pieredzi Igaunijas sociālo pakalpojumu kvalitātes vadlīniju izstrādē un to pielāgošanā vietējām pašvaldībām. Būs tās par to, kā vadlīnijas palīdz sekmēt pozitīvas pārmaiņas vietējās pašvaldībās, veidojot kvalitatīvākus sociālos pakalpojumus. Evelina Kāsika, welcome to the stage. We need your experience now. Please. Good luck. Thank you. So I'm the only one who's standing. Labi, es esmu tā, kas stāv starp jums un pusdienām, lai veicas jums. Dažus vārdus par sevi. Es esmu no sociālās apdrošināšanas valdes Igaunijā un esmu šeit, jo kolēģi no Latvijas mūs apmeklēja vasarā un mēs runājām par sociālajiem pakalpojumiem un to vadlīnijām jau vasarā. Un jūsu kolēģi bija ļoti jauki un uzaicināja man runāt par to atkal. Es ceru, ka jums nebūs jāklausās manī divreiz, bet sāksim no paša sākuma. Igaunija ir gana neliela valsts. Mums ir 79 pašvaldības, viena valsts apdrošināšanas iestāde, un mums ir 1,37467 cilvēki, miljoni cilvēki, kas dzīvo Igaunijā. Kāpēc es to saku? Sociālajā aprūpē mums ir divi līmeņi sociālajiem pakalpojumiem. Pirmais līmenis ir valsts līmenis, un otrais vietējais, ja pašvaldības līmenis. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir vairākas vispārējās normas un regulējums, bet tas ir paredzēts dažādos tiesību aktos. Bet visi no tiem runā par sociālās labklājības normām, kā arī par šo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu. Kāpēc tas ir svarīgi? Igaunija uzskata, ka noteikumi, jeb normas, kas ir noteiktas, pieņemsim, ministru kabineta regulējumā vai citur, tad tie ir jāpiemēro. Bet ja tie nav obligātie tiesību akti, tad tie nav jāpiemēro. Tas ir tas, kā igauņi domā. Varbūt Latvijā ir savādāk. Ja nav likums, tad nekas nav jādara. Bet tā ir mums kā lielākā problēma. Jo, kā redzat, divi punkti mūsu konstitūcija un mūsu tiesību akti, jeb likumi, tās ir tās vispārīgās normas, kas saka, jeb nosaka, kā sociālie pakalpojumi un sociālā aprūpe ir jānodrošina. Bet sākot no pagājušā gada, mums ir arī divi ministru līmeņa dekrēti, jeb regulējums, kas arī regulē sociālo pakalpojumu standartus. Viens ir aprūpes namos, viens attiecas uz aprūpes namiem un otrs aprūpe mājās. Un kā jau teicu, mums ir 79 pašvaldības. Tas nozīmē, ka katrā no pašvaldībām ir pašām savs regulējums, kas attiecas uz sociāliem pakalpojumiem. Mūsu valsts likumā par sociālajiem pakalpojumiem ir uzskaitīti 17 sociālie pakalpojumi, kas ir obligāti. 79 pašvaldībās ir pašiem savi iekšējie noteikumi, kā tos nodrošināt. Tas nozīmē, ka tie ir dažādi, ka tie atšķirās. Atgriežoties pie sociālās apdrošināšanas padomes, tur, kur es strādāju, un kas tiek no mums sagaidīts, man šķiet, ka tas bija 2019. gadā, kad Sociālo lietu ministrija teica mums, apdrošināšanas valdei, ka šis ir projekts, ko maksā Eiropas sociālais fonds, un viņi teica, lūdzu, lai 79 pašvaldībās būtu vienāda izpratne un vienādi standarti attiecībā uz sociālajiem pakalpojumiem.
Mēs 6 gadus esam smagi strādājuši pie tā. Un runājot par piemēriem, to stāstīšu vēlāk, bet kopumā mums ir vadlīnijas izstrādātas. Tās ir igauņu valodā, dažas angļu un dažas krievu valodā. 4. vadlīnija ir tieši par kvalitātes prasībām pirms līguma slēgšanas. Jebko nosaka līgums. Tas nozīmē, man liekas, ka arī Latvijā, ka vai nu valsts vai pašvaldību līmenī ir iepirkums, var būt papildus prasības šī iepirkuma dokumentācijā iestrādātas. Mēs zinām, ka vienmēr ir atsauce uz mūsu vadlīnijām, šajos iepirkumos, bet varbūt arī papildus prasības. Piemēram, no lielajām pašvaldībām, Tallinas pašvaldība, kura nodrošina lielus iepirkumus, tur ir papildus prasības. Un mums ir daži pakalpojumu sniedzēji, kuriem ir pašiem savas vadlīnijas. Viņi, piemēram, izmanto ISO standartu, par ko stāstīja pašā sākumā. Un tā kā viņiem ir šis ISO standarts, tādējādi viņiem jāmaksā mazākas iemaksas apdrošināšanas fondā, jo viņi atbilst šīm vadlīnijām, šīm ISO standartiem. Mums arī tāds viens uzņēmums ir. Bet runājot par vadlīnijām, 19 vadlīnijas, bet 13 pakalpojumi tiek nodrošināti no pašvaldībām. Tie ir obligāti pakalpojumi, pārējie ir valsts nodrošināti pakalpojumi. Un visus tos izstrādāja 2018. gadā. Un šīs vadlīnijas ir jāpārstrādā bieži, bet tas tā netiek darīts. Kāpēc? Jo mums pietrūkst cilvēku, kas to darītu. Un vienmēr ir jādara vairāk un vairāk nekā mēs varam izdarīt. Bet šogad, beidzot, mēs pārskatām vadlīnijas, kas attiecās uz aprūpi dažādos vecoļaužu, piemēram, pansionātos, vai arī mājas aprūpi. Šodien mēs daudz runājam par principiem, un visus šos principus varat redzēt, tas ir ierakstīts pat mūsu likumā. Proti, princips attiecībā uz, ka pakalpojums ir pieejams, to var atļauties, ka sociālajiem pakalpojumiem jābūt nodrošinātiem, ņemot vērā cilvēku visam centrā, integrētā pieejā, respektējot cilvēku tiesības, dodot iespēju pašam cilvēkam iesaistīties savas veselības plānošanas izstrādē un tā tālāk. Mūsu prāt princips uz rezultātu orientēta pieeja vienmēr tiek ņemta vērā. Mums tā šķiet, bet kā pierādās, nevienmēr tas tā ir. Mums vēl joprojām ir problēmas ar darbinieku kompetenci celšanu, un es nezinu, kā tas ir Latvijā, bet Igaunijā mums iztrūkst cilvēku pilnīgi visur. Aprūpes namā, bērnu aprūpes vietās, izglītības iestādēs, un ja darbinieki ir, tad ļoti bieži viņi nav pietiekami izglītoti. Viņiem visticamāk būtu papildus jāpastudē. Un sākot no pagājušā gada mūsu sociālo pakalpojumu sniedzēji saka mums, kā valsts iestādēji, viņi stāsta mums, ka viņiem trūkst tik daudz cilvēku, ka viņi ir gatavi tūlīt pat pieņemt darbā cilvēkus no, piemēram, Taizemes. Pirms 2 jau vairāk gadiem sākās
karš Ukrainā un daudz bēgļu atbēga no Ukrainas uz Igauniju, un daudzi no šiem bēgļiem strādā tieši aprūpes jomā. Un mēs esam arī ievērojuši, ka, ja ukraiņi strādā mūsu aprūpes namos, tad rodas problēmas ar valodu. Un pieņemsim, ja ir 90-gadīga kundzīte, tad viņa varētu neprast runāt ne angliski, ne krieviski, un tas ir lielākais izaicinājums arī, ja mēs pieņemtu viesstrādniekus. Bet mēs nezinām, kā to risināt. Un, protams, arī viens no galvenajiem principiem ir profesionālā vadība un kvalitātes nodrošināšana. Ir aizvien vairāk pakalpojumu sniedzēji, kas domā tieši par kvalitatīvu pakalpojumu un šīs kvalitātes uzraudzību. Tagad šis slaids par mūsu lomu. Mūsu kolēģis no Skotijas, viņi arī ir uzraugi. Mums ir vairākas lomas, kā apdrošināšanas padomē. Mēs, piemēram, nodrošinam kvalitāti un inspicējam aprūpes namus un pakalpojums, kas tur sniegti, kā arī mēs sniedzam padomu pašvaldībām vai arī pakalpojumu sniedzējiem šajās pašvaldībās, tā kā dubultas lomas. No vienas puses konsultējam, no otras kontrolējam. Mēs esam tie, kas arī izdod atļaujas pakalpojumu sniedzējiem, tur, kuri tas ir nepieciešams. Tāpat arī mēs esam atbildīgi par tā saukto maigo likumdošanu, tās ir vadlīnijas. Mēs esam izstrādājuši, piemēram, izmaksu modelēšanu vairākiem pakalpojumiem kā vadlīnijas. Mums ir atbildēti arī tā kā jautājumi, kas visbiežāk tiek uzdoti dažādās aprūpes vietās, bet mēs tos arī regulāri atjaunojam. Šobrīd Sociālo lietu ministrija uzskata, ka šāda veida pakalpojums un palīdzība ir vajadzīga kā rīks gan sociālo pakalpojumu sniedzējiem, gan pašvaldībām, bet mēs labi apzināmies, ka šo mūsu izstrādāto rīku neizmanto tik bieži, kā būtu nepieciešams. Jo, kā jau es teicu, Igaunis uzskata, ka likums tas ir tas, kas jāpilda, bet viss, kas nav likums, to var arī nepildīt. Un tāpēc mūsu izstrādātie mīkstie likumi netiek ievēroti. Tagad par pārkāpumiem. Pārkāpumi, kas novēroti pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā mums bija atlicināta papildus nauda no valsts budžeta vietējām pašvaldībām tieši, lai tās nodrošinātu gan institucionālo, gan mājas ilgtermiņa aprūpi. Un mūsu valde ir izveidojusi vairākas, ir veikusi vairākas uzraudzības, jeb inspekcijas vizītes gan pašvaldībās, gan arī citur. Sociālie pakalpojumi tiek nodrošināti no pašvaldībām. Tas nozīmē, ka, piemēram, manu mammu vajadzētu izvērtēt, vai kas viņai pienākās, tad viņai jāvēršas pašvaldībā pie sociāliem darbiniekiem. Un, ja viņu novērtē kā tādu, kuru jāieliek aprūpes namā, kurai ir tiesības tikt ieliktai aprūpes namā, tad šāda veida lēmumu pieņem attiecīgā pašvaldība, un viņa var sākt meklēt sociālo māju, jeb sociālo pakalpojumu sniedzēju, lai jau veicās, jo tā kā ir
papildus finansējums piešķirts, un lai arī ir piešķirts finansējums, mums iztrūkst vietas aprūpes namos. Apmēram 50% cilvēku, kuri varētu tikt ievietoti aprūpes namā, kuriem būtu tiesības saņemt šo pakalpojumu, nevar to saņemt. Un tas nav atkarīgs no tā, kur viņi dzīvo. Bet ja jūs jau esat ievietoti sociālajā namā, pieņemsim manai mammai, kad viņa aizietu uz šo aprūpes namu, tad viņai būtu jāsastrāda aprūpes plāns. Un likums pat nosaka, ka šādam plānam būtu jābūt uz 30 dienām. Bet es tagad runāšu kā pakalpojuma saņēmēja, jo es patiešām arī savu mammu ievietoju aprūpes namā. Un es nedabūju šādu aprūpes plānu nevis 30 dienās, bet 9 mēnešos es to dabūju. Un acīm redzot, šajā aprūpes namā cilvēki nezināja, no kurienes es nācu. Nu, 1. mēnesī es biju ārkārtīgi pacietīga, 2. mēnesī es sāku visu pierakstīt un sāku interesēties. Es sāku interesēties pie sociālajiem darbiniekiem, to, kas strādāja tajā aprūpes namā. Es teicu viņiem, kurš tad izstrādās tādu plānu? Viņi saka, mēs tur vadība kaut ko. Pēc 6. mēneša jau no vadības es saņēmu ziņu, ka mums trūks darbinieku, kas varētu to plānu izstrādāt. Mums nomainījās vadība. Un 7. mēnesī pēc tam, kad mana mamma bija ievietot šajā aprūpes namā, beidzot es saņēmu šo aprūpes plānu. Bet tad es paskatījos uz to plānu un es izlasīju, ka tur ir pilnīgi smuļķības sarakstītas. Acīm redzot, viņi bija ņēmuši vērā to, ko mana mamma teica, ko viņa gribētu darīt. Mana mamma ir guloša, bet acīm redzot, tas cilvēks, kas bija to plānu sastādījis, bija izdomājis vēlamo par esošo. Proti, ka jāstaigā pa parku un jāiziet saulītē, bet viņa pat piecelties nevarēja. Tā beigās pēc 9 mēnešiem man bija šis aprūpes plāns, bet man vajadzēja izcīnīt ikvienu lietu. Piemēram, manai mammai ir protēzes, un man vajadzēja iekļaut punktu par protēžu skalošanu, jo mana mamma pati nevarēja aiziet uz tualeti nomazgāt protēzes. Man bija jācīnās, lai šo protēžu skalošana tiktu iekļauta plānā. Un vēl 2 mēneši pagāja, kamēr es noskaidroju, ka neviens viņai nekad tās protēzes, kā zobus nav nomazgājis. Viņa bija dzīvojusi visticamāk, izņemot gadījumos, kad es ierados, neviens viņai zobus nebija tīrījis. Tā, diemžēl, tas ir. Savukārt, ja mēs runājam par darbinieku trūkumu, ja ir darbinieki, tad visticamāk 1 no 2 nemaz nav ar attiecīgo kvalifikāciju. Dažkārt ir pat arī pārkāpumi, kas saistīti ar to, jo ir augsts pieprasījums pēc vietām aprūpes namā, un tā ir laba peļņas joma. Un ir pat tādas vietas, kuras nav licencētas, un tās aprūpes it kā mājas vēl nemaz nav inspicētas, un viņi tik pieņem cilvēkus. Līdz ar to nenodrošinot, ja ir apšaubāma kvalitāte. Tā rezultātā nāca likums pagājušajā gadā. Es stāstīju par savas mammas zobiem, bet kaut vai prasība saņemt mazgāšanos 1 reizi nedēļā
proti vannošanu pat guļošiem klientiem. Mēs to neesam varējuši nodrošināt, bet uzlabojumi jau ir vērojami. Un vispārējie tie uzlabojumi ir tādi. Pats svarīgākais, ka mums tagad to nosaka gan ministru kabineta regulējums, gan arī likums, proti, cik daudzus cilvēkus aprūpē, cik daudz cilvēki aprūpē vienu cilvēku. Tas jau ir no 26. Gada paredzēts, bet pagājušajā mēnesī jau 60% no pakalpojumu sniedzējiem jau ir šo prasību par cipariem, cik darbinieku strādā ar cik klientiem, jau ir piepildījuši. Savukārt no nākamā gada visi, kas būs klienti sociālās aprūpes mājā, saņems pārskatu, proti, ka viņa lieta tiks izskatīta vismaz reizi gadā. Proti, nebūs tā, ka viņu ieliks kaut kur, un tad viņš tur gulēs mūžīgi mūžos. Nē, gan pašvaldībām, gan arī pašiem aprūpes namiem ir jānodrošina regulāra pārbaude. Un no mūsu 1,3 miljoniem cilvēku apmēram 11 000 ir atrodās iestādes aprūpē, proti aprūpes namos. Un tas ir diezgan liels cipars. Pagājušajā mēnesī mums bija milzīga konference ar pakalpojumu sniedzējiem, un mēs centāmies saprast, kā tad viņi domā, kas tad ir labas kvalitātes pakalpojums un kas ir vienkārši norma, ko prasa likums. Un kur tad ir tā kvalitāte? Ka kvalitāte vai kvalitāte nosaka normas izpilde, vai kvalitāte ir kaut kas ekstra. Mums bija ļoti jaukas debatas ar prezentācijām, un es vienu no prezentācijām, vienu no slaidiem paņēmu un iztulkoju. Un beigu galā mēs vienojāmies un secinājam, ka viss, kas ir minimālais, ko nosaka likums, ka tā ir vispārēja norma. Viņuprāt, mūsuprāt, tas ir minimums. Un mēs nevaram sākt runāt par kvalitāti, ja mēs izpildam tikai pliko likuma prasību. Kvalitāte nāk ar tā saukto, to mīkstajiem tiesību aktiem, kas nav obligāta prasība, ar visādām mūsu vadlīnijām un tā tālāk. Tāpēc mūsuprāt, tas bija ļoti svarīgi, un mēs šo pacēlām kā galveno jautājumu konferencē. Un paši pakalpojumu sniedzēji teica, ka ir svarīgi visu laiku apzināties riskus kvalitātei, ka tas nav kaut kas, kas radīsies no zila gaisa, ka tas ir jāpārbauda regulāri un jāuzlabo. Kādi tad lielākie izaicinājumi Igaunijā? Virkni noteikti tādi paši kā Latvijā. Proti, mums ir, es starp citu esmu juriste pēc profesijas, un mums ir tā domāšana, ka viss, ko nosaka likumi, tas ir jāpilda, viss pārējais ir ekstrā, bet nē, it īpaši sociālajā aprūpē šie mīkstie tiesību akti, šīs vadlīnijas, ka tām arī būtu jābūt pietiekami skaidri saprotamām ikvienam pakalpojumu sniedzējam, un viņiem būtu jāsaprot, jāgrib to visu padarīt par pieejamu. Mums bija milzīga problēma arī ar finansējumu. Nauda it kā bija, bet pagājušajā gadā cenas pacēlās pa 30% pilnīgi visam sociālajās mājās, kas, protams, bija problēma. Un tagad mēs pārtaisam vadlīnijas, lai tās konkretizētu, un arī pakalpojumu sniedzēji mums teica, ja jūs liekat mums darīt
to un to, tad mēs celsim vēl cenas. Un tagad ministrija ir dilemmas priekšā. Protams, mums nav arī kapacitāte, lai veiktu visu laiku pārbaudas, inspicētu visu. Mums, protams, ir arī sūdzības, līdzīgi kā es rakstīju, un, protams, ir prioritātes atbilstoši sūdzību daudzumam par iestādi. Mums ir neapmierināti klienti, bet īstenībā klientu vēlme ir, lūdzu nodrošiniet manam tētim vai mammai pakalpojumu. Ļoti bieži, ka viņi vēlas vienkārši parastu vietu. Ja nu vien neesi super bagāts, tad tu nevari ielikt savu vecāku privātos aprūpes namos, un tās prasības jau nav milzīgas, bet mums iztrūkst naudas arī, ko piešķirt papildus pašvaldībām, lai nodrošinātu pat to minimālo standartu. Un vēl tāda liela problēma ar to, ka valsts reģistri nav modernizēti un nenotiek informācijas apmaiņas starp sociāliem namiem un pašvaldībām. Tas nozīmē, ka bezmaz jānes uz papīra saraksti ar cilvēkiem un adresēm, kuriem būtu tiesības saņemt sociālo pakalpojumu un vietu aprūpes namā. Es ceru, ka pārāk neaizkavēju jūs no pusdienām un ceru, ka jums bija noderīgi un interesanti. Paldies! Vienu jautājumu var uzdot. Jautājums, ko jūs sakat, kad cilvēki saka, budžets, neko nevaram darīt, vai nav naudas, ko jūs sakat? Es teiktu, meklē tālāk, tu atradīsi noteikti atbildi. Tas ir jūsu darbs, meklēt atbildes arī tādās situācijās, kur ar naudu nepietiek. Un turpināsim ar Igaunijas pieredzi. Tātad 3+30.